Nu, labrīt, kungi un dāmas, ir piekdienas rīts, un esmu ieradies pēc tās slavenās kravas, par kuru es runāju, kas būs pārsteigums, un kas ir pierādījums to, ka dispečeri mani nemīl. Un tātad krava būs sastāvēs no kemperiem, 3 kemperiem, kuru kopējais garums būs 60 pēdas. 60 pēdas ir 18 metri un 30 centimetri nopaļojot uz piekabes, kas ir 53 pēdas vai 16 metri un 15 centimetri. Tā kā mums būs 2 metri ekstra. Protams, mēs varam laist metru pāri priekšā. Tas būtu 3 pēdas. Tātad šajā daļā mēs varam laist 3 metrus pāri, kur man ir viņš, nevis 3 pēdas. Tas būtu metrs apmēram līdz šejienam. Bet aizmugurē mums nedrīkst būt pāri nekas. Pat skaitās, pat centimetrs nedrīkst, protams, par to neviens nepiekasītos, bet tātad man jābūt ir krāvai līdz šieniem. Ir viens variants, kad es varu braukt apkārt Čikāgai, caur leju, caur Ajavu, pa turieni, un tur neviens īsti nepiekasās par to, ja tev ir pāri. Man ir bijis tāds gadījums jau, kad es braucu apkārt, tā, ka es vienkārši nevarēju tas salikt, man nekādīgi nesagāja. Būs mums lūk šis te kemperīts, kas ir, ja nemaldos, viņš bija, neatceros cik, 16 pēdas vai vienalga cik tur. Un tad būs 2 tādi bišķiņi mazāki. Lūk šis te. Šāds te viens. Un nekur aizmugurē. Tas. Tātad šī būs mana krava. Būs man te ko pamocīties. Un redzēs, kāds man sanāks. Pirmais kempers ir sagatavots uzvilkšanai. Es paņēmu kādas minūtes, līdz 10 minūtēm, varbūt mazliet mazāk, kamēr salieku visas laipas. Uzlieku ritentiņu visu. Varam sākt vilkt. Sniegs te traucē. Grims sniegā iekšā. Un te vēl zeme mīksta. Švēl grims zeme iekšā. Un es izskatās, ka te būs grūti. Jā, viss ritentiši nogrims zemē. Kārā ir augsts, bet laikam zeme nav pietiekami sasalusi. Nu, to kaut ko izdomāsim. Labi. Tādi, kā var redzēt, zeme ir tik mīksta, ka ritentiņš vienkārši iegrima nekur zemē iekšā, un es nekādīgi nevaru dabūt viņu uz tās laipas virsū. Ko es izdarīju, es to laipu paņēmu malā, pacēlu un vienkārši vilku viņu uz priekšu, tur, kur vajadzētu jau būt laipai. Un es paņemšu viņu ar dankratu pacelšu uz augšu, tā, lai viņš ir mazliet augstāks nekā laipa. Un tad es palikšu laipu apakšā, un tad jau viss būs kārtībā. Bet, tas kur ir ekstra 10 minūtes. Stubals ir uzlikts apkārt pakaļ asī. Te mums ir tāda šī vieta, te mums smuki ies garā, jo viņš tāpat būs jāceļ uz augšu. Varbūt arī nebūs, redzēs. Un mums ir nākošā problēma. Mums ir viņš priekšā. Tad mēs paņemsim otru dankratu, kas ir uz ritentiņiem. Atstēsim pret rāmi kaut ko un vilksim pāri viņčai. Lūk, tā. Lielais dankrats ir palikts apakšā zem rāmja. Ritentiņš no priekšpuses ir izņemts ārā. Tā, lai mēs viņu varētu dabūt pāri viņčai. Šito ķēdi uzliksim, lai viņa netraucē. Iebīdīsim šito te mazliet iekšā dziļāk. Šitā. Tālāk viņš vairs neiet. Ko lēnu gara meitama viņu bīdīt iekšā, ja?
Skatīsimies, kas mums te būs. Tā. Tā smuka manā ripā. Smuki ies pāri viņš. Tā, kas mums ir šeit? Tas, kad man jāpaņem ir ārā manas lietas. Jā. Lūksim te. Jā, mums jau daudz vietas te vairs nav. Nu, mēģināsim, cik tālu varēs. Bišķiņ jāpiesturē, pastīsimies Sanču vidacī. Bišķiņ, vai? Mazlietiņās. Pavilksim viņu tātad. Štādi. Un, aiziet. Jums liek tā, lai trailers būtu tieši pa vidu, kas arī izstāsta, ka mums ir. Ko mēģināsim vilkt tālāk. Pastīsimies, cik mēs tālu varam aizvākt. Tā. Ok, tas arī viss. Jā, diemžēl izstāsta, kad mums... Es nezinu. Jā, mums šeit ir tikai... Varam pamērīt, cik mums tur ir pāri malai. Paņemsim ruleti. Kur mums ir ruleti? Man vajadzēja 3 pēdas pāri malai, nu, bet mums dos tikai cik. Tā. Cik mums te būtu? Jā, mums knapi 2 pēdas, jā. Knapi, jā. Jā, redz, viņš atmetās par priekšu un līdz. Nekur tālāk te nevar dabūt, tāpēc liku pirmo garāko virsū, jo tātad riteņi no priekšas ir uz aizmuguri vairāk nekā lūk šim te īsajam, kas man būtu atmeties vēl ātrāk. Un tad man nekas te nesanāktu vispār. Nu neko. Labi. Tā uzsatēsim, uzliksim kaut kādus pagaidu kokus te, par cik man jau līnči jāizmanto. Šodien te uzlikšu pāri kokus, kur atbalstīt. Uzliksim šņoris uz ratiem, lai neaizripo, jo mums ir jāpārbrauc no šīs vietas uz to vietu, kur mūs 2 kemperi sagaida. Tālūk kaut kā. Tādēļ, priekš tiem, kuriem interesē, kā jāliek ratu, šņoras vai auklas, paņemam lūk šādi te kaplītī ar strīpiņu pa vidu, un tad liekam virsū uz rata, tad augšējā mala, šī te augšējā pusi, kas man ir daļa iet pāri ratam uz iekšpusi, un šīs te, kas auklas paliek karājas uz leju, tās paliek ārpusē. Tad lūk šādi tā. Tad parādīšu, kāds izskatās, kad ir uzlikts. Tā. Šitā. Tā. Tā. Nu tas lūk izstāsta mēram šādi tā. Tā tad strīpiņi, kas bija tā iet pāri, no vienas puses uz otru pusi. Un ratam viņš iet tā te uz riņķi, viss apkārt. Tad vienu aukliņu valkam uz vienu pusīti. Šajā gadījumā es uz tālu nekur nevilkšu, jo man priekšā ir tāda situācija, kad es viņu nekur nevaru pastiept uz sāniem. Vienīgais, kas būs jāliek te uz leju, kas man īsti nepatīk, kas labāk būtu lūk šādi te viņu vilkt. Bet tad man viņš būs tā kā, nu nezinu, pastīsies. Varbūt arī šitā te likšu.
Nu redzēs, tu viņi padomās, pastīsies, kas man labāk sanāks. Jā, nu izdomāju likt šādā te veidā, jo es pamēģināju likt no šejienes tā kā uz sānu, tad uz šejieni, bet tad būtu problēma tas, ka priekš jālaiž tāpat zemāk. Šī te daļa asā, kas te ir ļoti tuvu manai auklē, pa bedrēm, viņš tāpat staigā lēkā, viņš skārtos klāt un bojātu kemperim šo te malu un plus man šnori griestu pušu. Tātad šo auklu izturība ir kaut kur ir rakstīs te rekar lūdzu. Tātad 1666 paundi vai 755 kilogrami. Kas uz divām šnoriem būtu praktiski 1500 kilogrami. Kemperis svars ir, kemperis svars patās bija 3000 paundi. Tātad, ja mēs pareizi zinām, jā, tad paundos 1666, tas būtu 100% no svara. Turēt tikai šīs te divas āklas, kas būtu uz ratiem, plus mums vēl būs lielā aukla šnore, strope pāri te, kas ir 5000 paundiem paredzēta. Tā kā mums būs virs 100%. Tā, nu ko, gandrīz stunda pagājis, pirmais, var teikt, uzlādēts. Vienīgais, kas man nepatīk, nu, šī te vieta, kas ir, kā redzēt, ļoti maza. Spraugas starp grīdu, ka es domāju, es te vienkārši pagaidām es uztutēju. Šādi te, lai es arī turpināt izmantot viņš, un pēc tam, domāju, šādas te kokus mēs saliksim divus, vienu virs otru šeit. Viņš būs mazliet augstāks, un te būs lielāka sprauga. Un beigās izrādās, ka man patiesībā vajadzēja pirmo lādēt to te kemperi, kas ir pašā aizmugurē. Jo viņš ir apmēram pa puspēdi garāks, viņš vairāk iet pāri priekšpusē, kas manā gadījumā neko baigi daudz neizmainītu. Un viņam apakšā arī tas ūdens izlaišanas vieta ir vairāk tā kā uz aizmuguri. Ja? Un nav te priekšpusē. Tā kā manējiem, kas varētu tā kā, tas būtu man palīdzējis mazlietiņās. Bet neko īstās, ka es tāpat nevarēšu pataisno braukt cauri, Čikāgai, ap Čikāgu man būs jābrauc caur Ajevu. Tā kā es noteikti te baigi nemocīšos atstāšu, kā ir, ko baigi nos neskrūvēšu. Būs man tur karāsies, astē pāri, daudz un dikti. Et, nu, vienalga, ko es darīšu, man tāpatās nesanāks vieta visā. Neko, pārbrauksim pie tiem diviem, turpināsim krāmēties. Tā, parunāsim par kvalitāti. Kā mēs redzam, pasīsimies tuvāk, ja? Šie te vadi, visi mazie vadi, kas ir tā kā līmeņa rādis. Tā ir tvērtnē, kas rāda, cik tur daudz ir iekšā, ja. Viņi visi ir atvērti vaļā, viņi tad visi maziņi. Tagad, ja tu brauc pa dubļiem, vai nezinu, ziemā, kur mazliet sniedziņš, visi tiks aprauti. Tas pats arī lūk šeit, arī vadiņš karājās šitā te, kur vēl viens vadiņš karājās, ja, šitā te. Tātad šī te caurula, kas te ir, kur izlaiž ārā mēslus, ja, kā mēs redzam, viņi nemaz nav, varat redzēt, jā, kur te bija jābūt kaut kādai skrūvē vai kam, kas viņi turētu iekšā. Protams, viņas nav. Tā. Un es zinu, vāciņam, tur bija jābūt arī vāciņam, lūk, šitam te vāciņam, es nezinu, varbūt viņš stāv kaut kur iekšā. Bet, nu, kvalitāte viņiem ir briesmīga, cilvēki, kas viņus pērk, ļoti daudz ir arī nelaimīgi, piemēram, ka te kaut kāda vate karājās ārā no ārpuses, ja. Te kaut kad, es nezinu, ka šitie te tādi te putas kaut kādas izspiesas ārā, bet parasti bremzēm te vēl ir, šitam nemaz nav, ir elektriskās bremzes, jā, tā. Varat redzēt tos vadus, jā, kā viņi visi ir iekšā. Tad tas viss ir vienkārši. Arī to visu taisīs kāds, kuram bērnībā tika dotas medaļas un diplomi par pēdējām vietām. Tā nu tas ir.
Te re, kur arī vadi visi ir tādi vaļi. Nu, tā viņi visiem nāk. Nu, tie var redzēt, re, ka visi vīros dubļos. Viss ir, jā. Neties, ja tam šidot, piemēram, šis te vaciņam būs ļoti īsts mūžs. Šim vadam būs ļoti īsts mūžs. Nu, briesmīgi vienvārds sakot. Nu tā, lūk, šī te daļa viss ir nojaukta. Kāja ir izņemta, balons noņemts. Tagad mums jānoņem ir šis te rezerves rāds. Mums nāk palīgā mūsu smalkais instruments. Viens nost. Otrs nost. Viss šajā te. Noņemsim to visu nost, kas mums vēl dos klāt iespēju pabīdīt tuvāk. Nu, gandrīz pēdi, ja? Labi, turpinam darbu. Nu, tas lūk izstās apmēram šā te. Visi noņēma nost, sastūma kopā, tur ir kā 10, varbūt centimetri spraugas ar paviem diviem, jo viņi tāpat braucot šūposies. Viss tas, kas noņemts nost. Tā te visu tos muki salīda te apakšā. Un te var redzēt visi instrumenti, visas detaļas, otrā pusē balons mētājās zemē. Niekar te ir riepa zemē, kur es kaut kur pastumšu apakšā zeme. Zem piekabes. Tātad zem kemperi pastumšu kaut kur. Šeit te droši piestiprinās. Tātad viņš saukli bija mazliet par īsu. Nepietika līdz pašam kemperim. Uzliku ķēdi, pagarināju bišķiti. Šajā gadījumā, kur ritentiņš es izdomāju, ka es ielikšu, palikšu apakšā dēlīt, jo te, ka noņem to peku nost, apakšā ir bedra. Tad tajā bedrē tas ritentiņš iekrīt. Kad sāc vilkt, viņš grims zemē iekšā. Pastīsimies, vai šitas variants būs labāks. Paliek ko dēlīti, lai viņš nav bedrē. Pamēģinās pavilksim iekšā, pastīsimies, kas būs. Tā. Sāk ripot smuki, vai ne? Varbūt mums vajag vilkt un neapstāties. Un aiziet zemē iekšā. Jā. Te šī te, kur ir sniegs, te ir sasalis. Tālāk, kur nav sniega zeme, es biju teikt, te ir zeme mīksta, nav sasalus. Te, kur kempers stāvēja, kur nav sniegs, visu zemi sasalusi. Es pamēģināšu kaut ko pacelšu augšā, uzlikšu garāk dēli. Lai man te paripolīs te vietē, kur nav sasalis, kur ir sasalis, un tad jau tālāk aizies. Nu, lūk, izdomāju, ka būšu ārājis, ka pamēģināšu vienkārši vilkt pasīties, kas būs. Kā redzēt, jā, viņš ara. Un līdz iznāca ārā te vietā, kā es teicu, kur zeme sasalusi. Un pasies, kā mums smuki ripo. Tā kā bišķi man ietaupīja laiku. Es viņu vēl pastūrēt. Te zeme sasalusi, te smuki ripo. Tas problēmā. Nu, tātad ir uzvilkts arī trešais kempers. Redzēt, kad būs jājauc tomēr viss nost, jāņem nost, redzēšu rats, balons, kāja. Nevar būt balons, ne, redzēs. Vajadzētu balonam apakšā tur sajiet. Bet kāja jāņem nost, redzēšu rats jāņem nost. Jo mums aizmugurē pagaidām ir ļoti daudz karājās pāri. Es aiziešu no otras puses. Tā. Šitā te mums karājas pāri piekabē, nu tas nekam nedara. Tā nedrīkst atstāt. Bet, nu, ja mēs paskatāmies, cik mums te daudz ir vietas priekšpusē, ja mēs to visu noņemam nost, es domāju, mums paliks tur varbūt pēda aizmugurē pāri, kas arī nav labi, bet, nu, katrā ziņā tas būs daudz labāk nekā tagad ir tur kāds 3 pēdas, nu, vairāk kā metrs tur ir noteikti. Ko, ķeramies pie darba, jaucam visu nost. Tātad, kāda ir šīs dienas darba augļi? Pirmām kārtām sāpoša mugura, slapjas kājas, mazliet te kaut kur bija uzrakta zeme. Un pats galvenais ir uzlādēt 3 kemperi. Nesanāca gluži tā, kā vajadzēja, kā būtu baigi labi un likumīgi. Kā redzēt, bišķītiņi ir aizmuguri pāri. Teorētiski piekasīties var.
Ja kas to rezerves ratu var noņemt, tas ceļi nost, bet, nekad par to nav piekasījušies. Kemperim buferis var bišķi pār, bet, nav nekad neviens piekasies par to. Tā kā man nebūs jābrauc apkārt, varēšu braukt pa taisno. Kas mums te ir tālāk? Tad ratiem auklis saliktas. Te ir arī šnori pārlikt pāri. Starp kemperiem mums ir tā, kur mums ir četri pirkstus mēs varam ielikt, jā. Tas ir diezgan droši. Viņi jau tāpat mazliet šūposies, kustēsies. Bet klāt viņam nevajadzētu skārties. Jo tomēr ir skatra rati pa šnorē un tad vēl šī te lielā, kas te nāk pāri, tā neļauj viņam slīdēt uz priekšu nekur. Un otram kemperim arī tāpat tās ir šnoras uzliktas. Te ir mazliet vairāk viens, te visi plaukstu sajiet pa vidu. Tad te arī platā šnora uzlikta, kur bija, man bija rezerves rats. Vienu rezerves ratu es uzliku šeit aizmugurē apakšā pa vidu, kas ir īstenībā diezgan riskanti, jo var nozagt. Tāpat ir bišķiņ pāris $100 cena. Otru rezerves ratu es uzliku šeit. Tam es to kronšteinu nemaz neņēmu nost, visu kronšteinu pieskrūvēju, piesēju. Šitā te pieka bija tā, kas man sagādāja, kemperis sagādāja galvas sāpes, jo tā izvada, kas mums tur ir, tagad ir diezgan liela tur sprauga. Tur nevajadzētu būt nekādai problēmai, jo es uzliku šitādas te kokus saliku. 1, 2, 3, 4, kas man nepatīk, jo strauji bremzējot, viņš var kustēties bieži vien, un viņš var sākt šķobīties, bet nekad viņš man nav sagāzies. Bet šajā gadījumā mums ir bonus tāds labums, kad strauji bremzējot, nekur viņš nevar sākt ripot, jo te vienkārši ir jau atmeties. Un uz aizmuguri tādu uzrāvienu man nav, lai viņš uz aizmuguri varētu kaut ko bišķīt tur kustēties. Tālūk tas izskatās. Jā, tad pirmo man vajadzēja lādēt to pēdējo kemperi, jo tas ir gandrīz pēdu garāks, kur tad man būtu sanācis. Tad viņam attiecīgi arī pakaļējā ass ir vairāk uz aizmuguri. No asas līdz priekšē viņam bija apmēram pa pēdu vairāk. Būtu sanācis. Tātad šitas posms būtu bijis te vēl uz priekšu. Un tas man būtu palīdzējis viņu salikt 100% likumīgā izmērā. Tā, lai man tur aizmugurē nekas pār nekarājās. Bet, es domāju, būs labi, vai ne? Jā. Skatās, labi aiziesim no saules puses, apstīsimies, kā izskatās. Tā. Jā, kopā ir kaut kāds gandrīz 5 stundas pagājušas, es te pa vidam vēl dokumentus aizsūtīju. Tā, bet, jā, apaļos ciparos rēķinot 5 stundas pagalā. Protams, par to mums piemaksā klāt diezgan labi, tā kā sūdzēties nevar. Galvenais ir, lai ir labs laiks, kā šodien var redzēt saulīt spīd. Kaut kādi, es nezinu, cik tagad -5 grādi, no rīta bija -14. Bet tā, jāiet, jāpēd pusdienas, nav kur skriet, jo Čikāgas apgabalā tagad būs sastrēguma piekdienas vakarā. Es tā lēnām paēdīšu, padomāšu, un tad kaut kad sākušu kustēties. Tālūk, visu labu. Krava tiek savākta Indiānā, Milburī, un brauksim uz Red Deer, Albertā, kas ir 2838 kilometri. Es gan braukšu caur mājām, tas būs mazliet pāris kilometri vēl klāt. Un tas paņems apmēram kopā droši vien tuvu 30 stundām. Tātad šodien ir piekdienas pēcpusdiena. Un es mājās būšu svētdienas vakarā. Un pirmdien vakarā braukšu ārā, lai otrdien no rīta būtu tur klāt un varētu atdot kravu.
Tā nobraukts apmēram pirmās 20 minūtes, iebrauc benzīni, tā kā uzpildīt, izpūtējies šķidrumu, pie reizes uztaisīt pirmo pārbaudi kravas. Kā redzēt, šitie te koki, smuki visi stāv, nekas nav izkustējies. Tas man ļoti priecē. Tad ratu šņoras visas mums te būs. Šitās te aukliņas visas ir stingras. Ļoti labi. Viss stāv savā vietā. Nekur nekas kopā neskarās. Tā, rezerves šāds arī vietā. Šitās te šņoras arī vietā. Ok, piesim uz riņķi. Pastīsimies. Tā, ui, es šitos maizvirs savilkt. Ok. Šito labi tuņi savilksim. Tā, šitās te visas ir stingras, ja. Visi te ir smuki koki, visi stāv savās vietās, nekur nekas nav izbīdies. Tā. Šitā nu viss ir smuki. Jā, gāzes balonus es ievilku, šitā bišķi mazliet veļīgāk, šito varu pievilkt. Gāzes balonus ievilku mašīnā. Viņi jauni, tukši, gāzi iekšā nav. Jā, nu, te viņas grūti kaut kur būtu nolikt, un tad vēl pastāv variants tāpat kā par rezerves ratiem, ka viņas var pa nakti nozagt, kamēr guļ. Vai tas labāk ieliek iekšā mašīnā. Un viena no tiem elektriskajām kājām paceļamām es vispār novienoju nost un ieliku arī mašīnā. Otrs atstāju turpat tās grīdas. Nu, kā izskatās, visi baigi labi, riepas ir. Mašīnā riepas arī labas. Nav tukšas. Visi stingri, visi labi. Ok, beigsim pildīties. Un turpināsim braukt. Sīsimies, cik mums te ir galoni. 17 galoni. Es te vairāk te neiet iekšā. Nu, labi, pietiks ar 17 galoniem. Labi. Īsumā par braukšanas kultūru, braukšanas ātrumu Illinoisā. Es nerunāju par visu Illinoisu, runāju par šo te apveceļu, kas iet apkārt Čikāgai ar numuru 290. Tātad šeit notiekās, skaitās ceļa remonti, zīme ir 45 jūdzes stundā. Es braucu pašreiz 65 jūdzes stundā, tātad 20 jūdzes ir atļautā ātruma. Esmu, es teiktu, lēnākais transporta līdzeklis šeit. Visi man brauc garām. Tātad, ja man ir ātrums tiek pārsniegts par 20 jūdzēm, kas būtu apmēram 30 km/h virs atļautā ātruma, tad viņi brauc vēl ātrāk. Tur vispār ir kāds Need for Speed aizbrauc, rekar pa kreiso joslu, ja. Te arī cilvēki, ja. Tā te notiekās, policijas te praktiski nekad nav. Visi brauc un dara kā grib. Vienas vakars. Pārvadīsim kravu. Nobraukts 4 stundas šodien ir. Vairāk laika man nav. Te viss izskatās ļoti labi. Jā, šitie te nav sabīdījušies kopā. Tie ir ok. Ratu šņoras ir labas. Šeit arī viss ir tā kā pienākās. Tā, te arī viss ir stingrs. Jā, pirms Čikāgas iebraucot uz Čikāgas apveceļa, es apstājos benzīna tankā, iegāju dušā, pasēdēju tur kādu stundu. Uz apveceļa bija sastrēgums neliels, nebija ēga, tur laikt iekšā piekdienas pēcpusdienā. 5:30, tā es nosēdēju tur līdz kaut kādiem 6:30, tad es sāku no turienes braukt. Tad jau visi sastrēgumi, visi bija nomierinājušies un tiku cauri visam bez problēmām. Atbraucu uz Restēriju, kurā tad es arī palikšu līdz rītam. Ko redzēt, kā šitie koki vēl projām smuki taisni stāv, nekāda problēma. Viss ir vienkārši fantastiski. Jā, apkārt tur ir daudz mašīnas stāv. Es nezinu, cik tas stāvvietas kopā ir. Jā, nu tā kaut kā.
Ko, ejam gulēt, un rītā būs jauna diena. Nu, labrītiņi. Esmu vienā no briesmīgākajiem benzīna tankiem, kurā parasti nekas nestrādā un visādas problēmas, kā arī šoreiz vēl joprojām normāli te degviela ārā nenāk. Pagājušais, kas te biju, es te pavadīju gandrīz pusstundu, lai uzpildītu abas bākas, jo viņš nenormāli lēni nāk. Plus viņiem ir tāds pīkstulis, kad sāc pildīt, viņš šausmīgi iebļauj ausī. Kaut kādas reklāmas tur iet, jā. Es pagājušais gandrīz arī sirdī aizgāju. Kur es uzlīmēju Magaivareni virsū, es viņu vēl nav noplēpts. Baigi labi. Tā, lai viņi tur paliek, lai turās. Jāpārbauda krava, tad arī svētdienas rīts. Es pamodos dēļ tā, ka man sildītājs bija apstājies darboties no rīta, 4:00. Jā, man bija salonā plus 14 grādi. Reiz pēc tam, protams, es viņu restartēju, palaidu, viss bija kārtībā, viss aizgāja, bet es vairs aizmigt nevarēju. Un es izdomāju, ka es braukšu. Protams, tad es pa ceļam satiku visādus šoferus, kas brauca ar platējām kravām, ar kurām drīkst braukt, bet tev ir jābūt speciālam apgaismojumam, kas ir kravas platumā, lai pretīm braucošais var redzēt tavus gabarītus, cik tu plats esi, lai nesaskrietos. Bet, diemžēl cilvēkiem no valstīm, no valsts, teiksim tā, kā kanādieši saka, es valsts vārdā nesaukšu, bet, viņi kanādieši viņus sauc par pampergalvām vai par lupatgalvām. Es vairāk viņus saukt par dvieļa galvām. Viņiem noteikumi nav nekādu. Viņi dara, kā grib. Tie bija viņi, jā. Hello, good. Where do you live? Dalmany, Saskatchewan. How long were you in the state? From last Saturday. Purchase, acquire, receive anything? 24 beers. And what's the load today? 3 RVs. Good to go. Thank you very much. Tā, redz, kā atbija tik pāri robežai. Šovakar būsim mājās, vai ne? Rutiņa sieviņa mūs sagaidīs mājās. No rītā turpināsim braukt uz Albertu, Redieru, nolādēt kravu un pēc tam pēc nākošās. Vai ne? Arriving at destination on left. Kas mums tur sagaida? Izskatās pēc sieviņas rutiņas. Atbrauc man pakaļ. Sēž un smaida. Jā. Mašīna pie mājas nevar dzīt, mašīna jāatstāja šeit. Māja mums tur ir kaut kur kokos, tur kur visas mājas. Tā kā tur ir svara limits 5 tonnas, tad mašīnu mēs atstājam šeit pļavā. Ziemā gan bieži vien te ir aizsnidzis, un tad man pašam ir jātīra, lai tiktu iekšā vai ārā. Pirms beidzam braukt, pabraucam šitā te uz priekšpusīti, uz aizmugurīti. Iebraucam pirmām kārtām sniegā sliedes, otrām kārtām atdzesiem riepas, lai nesanāktu tā, ka no rīta mēs netiekam prom, jo riepas ir izkausējušas sniegā bedres, un tad ir sasalušas, un tad ir tā kā būtu iebraucis ledus bedrē iekšā.
Kaut gan man ir visi 4 ratu velkošana, es viņus varu sabloķēt. Tāpadās citreiz var gadīties, kad ārā netiek. Tālāk, neko rītā turpināsim pēcpusdienā, tā lai vakarā būtu galamērķi. Un tad otrdien no rīta nokrāmēsim nost. Tālāk, braucam mājās. Viens laiks pēc vakardienas rituāla domāju aizbraukt apsīties līdz mašīnai. Vai tur sildītājs vēl darbojās vai nedarbojās. Un es braukšu, es domāju, pastīšos kartē, paplānošu braucienu, kā mums tur būs, pa kurien jābrauc un cik tas kilometri būs. Un gāju e-pastā pastīties uz adresi, kāda tai kravai tur ir precīzi tā adrese, un skatos, ka vēl joprojām nav. To kravu nekāda informācija atsūtīta. Plāns bija tāds, ka šodien pēcpusdienā izbraukt ārā ar kemperiem, būt Redierā šodien vakarā, rītā no rīta nokrāmēties, un tad braukt uz Edmontonu pakaļ tai otrai kravai, kas iet uz Pensilvāniju. Un es viņam tagad zvanu uz ofisu, un viņam bišķi tā kā pārsteidza. Viņi saka, ka nē, ka to kravu ir atdevuši kādam citam, ka man tās kravas nav. Un tagad ir tā, ka doma bija tāda, ka mēs šovakar tāpat būtu, nevis šovakar, bet rītvakar būtu mājās, un tad mēs zinātu kravas otru daļu, jo tur bija tikai puskrava. Mums būtu laiks, kad sagatavoties, cik daudz ko ņemt līdzi, bet, diemžēl, tie visi plāni izjuka, Tagad mēs nezinām, ko darīt. Es viņam prasu, jums ir kāds cits plāns kaut ko, jo mums vajag sagatavoties, mēs vienkārši nevaram tā paņemt un braukt. Mums tomēr jāstais ēdienas, drēbes, viss jāpaņem līdz tam braucienam. Redzēs. Viņa teica, tu man uzzvani uz 2. Es reāli biju domāts uz 3 braukt ārā, bet, droši vien, ka nebrauksim uz to laiku nekur ārā. Paliksim tikpadās mājās noteikti līdz vakaram, un tad vakarā kaut kad droši vien, ka vakarā kaut kad brauks ārā. Bet es arī redzēs, kāda būs tā situācija. Uztīsimies, kas mums tie. Es viss tā smuki un skaisti, vai ne? Jā, un viss atstarps ir tā, kā bija. Nekur nekas nav pazudis. Viss stāv uz vietas. Jā. Kāds mēs vai sildītājs rūc, vai nerūc? Kaut kas rūc. Pastīsimies, kā mums tur iekšā. Tā. Slēdzam vaļā durvis. Nē. Ir baigi labi. Šis rūcis visu nakti es gan uzlikt tikai uz +5 grādiem. Ja man nevajag nekādu baigo karstumu, kamēr te neviena nav. Bet jā. Tālāk ir otrdienas pēcpusdiena. Ir briesmīgs vējš. Un -13 grādi ārā. Vakardien, pirmdien, tā arī nekur neaizbraucam, ne pēcpusdienā, ne arī vakarā, jo nebija nekāds skaidrības par to, kas būs nākošā krava no Albertas, jo tukšā braukt atpakaļ arī negribās, tas apmēram 600 km. Tā kā Redieri ir pa vidu starp Kalgariju un Edmontonu, tur bieži vien ir iespējas dabūt kaut ko, kaut vai konteineru atpakaļ. Tālūk tā arī sanāca, kad priekš rītdienas mums ir konteiners, šodien otrdien pēcdienā izbraucam ārā, vakarā būsim galā. Rītā no rīta nolādēsim, tad ap pusdienas laiku droši vien būsim Edmontonā, savāksim konteineru, tad jau vakarā būsim atkal atpakaļ mājās. Tā ir trešdienas rīts. Ierodamies pie dīlera, kas saucās Western RV. Sieņa rutiņa skries iekšā.
prasīs, kur mums braukt, kurā vietā nolādēt. Es tikmēr tepat tās pasēdēšu un pagaidīšu, kamēr noskaidro, kas un kā. Kamēr es te no rīta čamājos, ģērbjos, sieviņa mums ir rampas salikusi, laipas, vai ne? Tā, Latvijas saucas laipas. Šā te. Ko te? Nē, nevar. Šo te redzi, pakastini rampu, pacel uz augšu. Nē, tu nezini. Šitā te, nu iekšā, redzi? Tā, ko sāksim visu procedūru no sākuma. Tāpat kā likām virsū, tā ņemsim nost tik atgriezeniski. Sāksim ar šo te kemperi. Pēdējo. Jā, pēdējo, jā. Pēdējo, protams. Jā, Jo pēdējo. pirmo mēs nevaram. Jā, ja mēs pāripināsim uz atpakaļ, uzliksim kāju, uzliksim ritentiņu un laidīsim nost. Un tā pa vienam. Viss ir salikts. Visi sasas, jā, tad tos kājas bija visiem tiem dubļiem. Šitās te, teica, ka bija, viņš iegrimis zemē. Šitās te. Viņām bija arī, kur piesalas viss klāt. Tā, nepagaina 2 stundas, kad ir nokrāvēts. Tā, paldies manai sieņai Rutiņai par palīdzību. Šām būtu bijis vismaz stundu ilgāk. Tā, viss salikts pa vietām, kas apkārt nemētājās. Pēsim uz riņķi. Aha. Jā, viss kārtībā. Nākošā krava jau mums ir atsūtīti papīri. Braucam uz Edmontonu pēc konteineriem. Vai pēc viena, es nezinu, 1 vai 2 redzēs. Un tad jau mēs braucam uz kurieni? Uz mājām. Jā, bet pēc tam pagriezties otrādāk. Pret sauli nespīd sejā. Jā, vot šitā. Jā, tad mēs braucam uz Edmontonu pēc konteineru. Tad mēs braucam uz mājām. Ne? Jā. Un ar to arī šis stāsts droši vien beigsies. Nu, droši vien uzfilmēsim, kā konteineru uzlādē. Un izstāstīsim, kāpēc šņors iegriež. Nevis taisni. Jā. Un varbūt šoreiz katru šņoru pārmet. Jā, davai, braucam tālāk.
Bet tālāk konteiners ir piešņorāts ar 4 auklām šopēm. Kāpēc mēs iegriežam? Kāpēc viņas nav taisni? Var redzēt, ka viņas ir iegrieztas, jā. Tāpēc, ja viņas atstāja taisni plakanas, ka viņas nav lūk šeit iegrieztas. Kas notiek? Braucot ir vējā, viņas sāk tā kā plivināties. Līdz ar to uz augšējās kantes, kā jūs redzat, tur uz konteineru augšējās daļas kantes, viņas var sākt plīst tās šņoras. Man nekad tā nav noticies, bet, pastāv tāds variants. Nākošais, ja liek kaut kādas paletes vai ko augstas koka karkasos, kuras nevar stipri vilkt, tad viņas vēl izteiktāk plivināsies braukšanas laikā. Tāpēc tad ir noteikti jāiegriež šādi te, viņas neplivinās. Tālūk. Labi, viss, braucam mājās.